Iepazīsimies ar digitālo mārketingu. Mūsdienīgā uzņēmumā digitālais mārketings ir nozīmīga visu mārketinga aktivitāšu daļa. Tas kļuva populārs jau 20. gadsimta 90. gados līdz ar internetu parādīšanos. Šodien digitālās tehnoloģijas sniedz arvien vairāk iespēju auditorijas uzrunāšanai, jo to loma mūsu ikdienā turpina pieaugt. Šajā rakstā iepazīsimies tuvāk ar digitālo mārketingu, tā priekšrocībām, rīkiem un ieteikumiem veiksmīgai digitālā mārketinga aktivitāšu īstenošanai. Digitālā mārketinga definīcija. Iesākumā mums būtu jāsaprot, kas tas digitālais mārketings vispār ir, tāpēc vispirms noskaidrosim, kas ir mārketings. Tezaurā termins mārketings ir tirgvedība, tiek skaidrots kā uzņēmuma komerciālās darbības rezultātu izpēte, prognozēšana un plānošana, tirgus izpēte un reklāma. Savukārt Nacionālajā enciklopēdijā ir teikts, ka mārketings ir dažādas darbības, kas saistītas ar preču un pakalpojumu nodošanu no ražotājiem līdz patērētājiem, preču un pakalpojumu izstrādes, reklāmas un izplatīšanas māksla patērētājiem, kā arī biznesam. Runājot vienkāršākiem vārdiem, mārketings ir dažādu aktivitāšu kopums, kuru mērķis ir veicināt zīmola atpazīstamību un uzlabot pārdošanas apjomus. Digitālais mārketings ir tas pats mārketings, tikai īstenos digitālajā vidē. Tradicionāli mārketinga komunikācija notiek caur drukātajiem medijiem, piemēram, žurnāliem, avīzēm, brošūrām, kā arī tādiem medijiem kā televīzija un radio. Digitālais mārketings papildina šo sarakstu ar jauniem medijiem, kuriem varam piekļūt, izmantojot digitālās tehnoloģijas. Tas sniedz vēl plašākas iespējas potenciālo pircēju sasniegšanai un viņu uzvedības izprašanai. Digitālā mārketinga priekšrocības. Viens no svarīgākajiem mārketinga uzdevumiem ir sasniegt īsto mērķa auditoriju. Ar auditoriju ir jākomunicē tur, kur tā pavada laiku, tāpēc šodien tas jādara arī interneta vidē. Geminus apkopotie dati liecina, ka 2021. gadā Latvijā internetu izmantoja 84% iedzīvotāju. Turklāt arvien vairāk pieaug to iedzīvotāju skaits, kas regulāri izmanto internetu un arī mēdz iepirkties tiešsaistē. Līdz ar to nav šaubu, ka mārketinga komunikācija digitālajos medijos ir lielisks veids īstās mērķa auditorijas uzrunāšanai un tava zīmola un produktu atpazīstamības veicināšanai. Precīzāk sasniedz tieši tavu auditoriju. Digitālais mārketings sniedz lielāku kontroli par to, kurš redz tavu saturu, piedāvājot rīkus, kas ļauj efektīvāk identificēt potenciālos pircējus vai klientus un rādīt reklāmu tieši viņiem. Salīdzinājumam vides reklāmas publiskās vietās redz ļoti daudz cilvēku. Arī radio un televīzijas reklāmas sasniedz plašu auditoriju, taču tikai neliela daļa no sasniegtajiem cilvēkiem reklamētais produkts vai pakalpojums interesē. Līdzīgi ir ar reklāmām avīzēs un žurnālos. Lai gan uzņēmumi var publicēt reklāmu tajos preses izdevumos, kurus varētu lasīt reklāmas mērķa auditorija, tomēr arī tad tās sasniedz pietiekami daudz cilvēkus, kurus šis produkts neinteresē. Ar digitālā mārketinga sniegtajām iespējām tu vari precīzāk sasniegt savu mērķa auditoriju. Šīs iespējas nodrošina dažādas tehnoloģijas, tostarp sīkdatnes, kas satura informāciju par lietotāju apmeklētajām vietnēm. Piemēram, ja tu gatavo un pārdod sklandraušus, tu vari rādīt savu reklāmu tiem lietotājiem, kas nesen ir meklējuši sklandraušu receptes. Sociālo tīklu vietnēs tu vari rādīt reklāmas pamatojoties uz lietotāju interesēm. Piemēram, sklandraušu reklāma varētu interesēt lietotājus, kas interesēs par latviešu nacionālo virtuvi. Esi atrodams tiem, kas tevi meklē. Digitālā vide ļauj tevi atrast potenciāliem pircējiem, kuri meklē tieši tavus produktus vai pakalpojumus. To lieliski nodrošina meklētāju programmas, piemēram, Google. Nav noslēpums, ka tad, kad cilvēks vēlas iegādāties kādu produktu vai viņam ir radusies nepieciešamība pēc kāda pakalpojuma, viņš bieži vien informāciju par to meklē caur Google. Ja informācija par taviem produktiem vai pakalpojumiem ir atrodama meklējuma rezultātos, pastāv liela iespēja, ka šis cilvēks kļūs par tavu klientu. Nokļūt meklētāju programmu rezultātos var dažādi. Visbiežāk to nodrošina labi izveidota mājaslapa ar potenciāliem klientiem vērtīgu saturu. Tāpat ir iespēja informāciju par tavu uzņēmumu publicēt vietējos katalogos. Vēl meklētāju programmas piedāvā iespēju publicēt reklāmas, kas tiek attēlotas pašā meklēšanas rezultātu saraksta augšgalā. Sīkāk to, kā tikt atrastam ar meklētāju programmu starpniecību, apskatīsim kādā citā rakstā. Var izmērīt rezultātus. Par vienu no lielākajām digitālā mārketinga priekšrocībām var uzskatīt iespēju izmērīt rezultātus. Tu vari noskaidrot, cik daudz cilvēku redzējuši tavu saturu, cik daudz ar to iedarbojas vai veic citas darbības. Ja tu kaut kur internetā izvieto reklāmu, tu vari redzēt, cik daudz uz tās uzklikšķina. Ja tu publicē ierakstu vai reklāmu sociālo tīklu vietnēs, tu vari redzēt, cik daudzi klikšķina uz pievienotajiem attēliem vai linkiem, klikšķina uz reakcijām, dalās ar ierakstu vai komentē to. Ja tev ir mājaslapa, tu vari redzēt, ar kādiem kanāliem apmeklētāji nokļūst tavā mājaslapā, cik ilgi tur uzturas un kādas sadaļas tur apmeklē. Šāda miedarbība ar tavu saturu norāda uz auditorijas interesi.
Iegūtie rezultāti ļauj izdarīt secinājumus par satura efektivitāti un nepieciešamajām izmaiņām. Piemēram, ja tavu saturu redz daudz cilvēku, bet tikai nedaudz ar to iedarbojas, tad iespējams ir jāmaina kaut kas pašā saturā vai jāpielāgo mērķa autorijas iestatījumi. Atgriežoties pie mūsu sklandraušu reklāmas sociālo tīklu vietnēs, varbūt lielāka auditorijas iesaiste varētu būt tad, ja reklāma mērķēta auditorijai, kam interesi veģetārs uzturs, nevis latviešu nacionālā virtuve. Efektīvākas mārketinga izmaksas. Iespēja kontrolēt, kas redz tavu saturu un izmērīt mārketinga rezultātus, ļauj nodrošināt efektīvāku finanšu resursu izlietojumu. Ja tu vari nodrošināt, ka tavu reklāmu redz vairāk tādu cilvēku, kam piedāvājums interesē, nevis visi garām gājēji, tu vari panākt, ka izmaksas par vienu konversiju, jeb procesu, kad tiek sasniegts reklāmas mērķis, ir relatīvi zemākas. Ir arī virkne digitālā mārketinga aktivitāšu, kuras teorētiski var realizēt bez maksas. Piemēram, tu vari attīstīt sociālo tīklu kontus vai regulāri publicēt saistošu saturu savā mājaslapā. Protams, ka šīs aktivitātes prasa laiku, un laiks ir nauda. Arī pati mājaslapa nav rīks, ko var izmantot pilnīgi bez maksas, jo ir jāmaksā vismaz par hostingu un domēnu. Tomēr šīs izmaksas parasti nav atkarīgas no tā, vai un kādu saturu tu tajā publicē. Tu mājaslapā vari nopublicēt tikai pamatinformāciju par savu uzņēmumu un produktiem, vai arī tu vari regulāri publicēt auditoriju interesējošus bloga rakstus. Līdz ar to regulāru satura publicēšanu jau esošā mājaslapā var uzskatīt par bezmaksas aktivitāti. Digitālā mārketinga veidi. Svarīgi atcerēties, ka digitālais mārketings neatiecas tikai uz mārketinga aktivitātēm kanālos, kam piekļūst vienīgi ar datorstarpniecību. Dati rāda, ka liela daļa lietotāju Latvijā internetam piekļūst ar mobilajām ierīcēm, ieskaitot viedtelefonus un planšetdatorus. Tāpēc ir ieteicams internetā publicēto saturu optimizēt dažādām ierīcēm. Turklāt digitālais mārketings neaprobežojas ar aktivitātēm internetā vien. Tas ietver arī mobilās lietotnes, kuras darbojas gan tiešsaistē, gan bezsaistē, SMS mārketingu, digitālās televīzijas sniegtās iespējas, kā arī citus kanālus ārpus interneta. Digitālā mārketinga kanāli un iespējas ir plašas. Turpmākajās rindkopās īsi apskatīsim populārākos digitālā mārketinga veidus un rīkus. Tuvāk ar katru no tiem iepazīsimies citos rakstos. Meklētāja programma optimizācija, SEO. Meklētāja programma optimizācija, angļu valodā Search Engine Optimization vai SEO, ir process, kura mērķis ir nodrošināt, lai tavi potenciālie klienti varētu atrast tavu mājaslapu ar meklētāju programmu, piemēram, Google, Bing, Yahoo un citu starpniecību. Tas nozīmē, ka lietotājām meklētājā ierakstot tavu produktu vai pakalpojumam atbilstošus atslēgvārdus, tava mājaslapa parādās iespējami augstāk meklēšanas rezultātos. Ir svarīgi nokļūt meklēšanas rezultātu pirmajā lapā, jo reti kāds lietotājs apskata 2., 3. vai vēl tālākas lapas. Aktivitātes, kas uzlabo pozīcijas meklēšanas rezultātos, var iedalīt iekšējā un ārējā SEO optimizācijā. Iekšējā SEO optimizācija, kā varam secināt no nosaukuma, attiecas uz darbībām, kuras veicam mājaslapas iekšienē. Tās ietver kvalitatīvu satura radīšanu, kurā izmantot atbilstošu atslēgvārdu, attēlu optimizāciju, pareizi formulēt virsraksti un lapas nosaukums, pārdomāta metatāgi, kā arī tehniskas nianses, kas nodrošina drošību, ērtu lapas lietojamību un tās pielāgošanos dažādām ierīcēm. Ārējā SEO optimizācija ietver saites uz tavu lapu, kas publicētas citās vietnēs. Šīs saites var tikt publicētas gan sociālo tīklu vietnēs, gan citos blogos, gan arī reklāmrakstos. Tā var būt gan maksas, gan bezmaksas aktivitāte. Piemēram, saites uz savu mājaslapu tu bez maksas var publicēt zīmolu sociālo tīklu vietnēs, bet vari arī maksāt digitālā satura veidotājiem par reklāmu viņu profilos. Tāpat tu vari maksāt kādam blogerim vai ziņu portālam par rakstu, kurā reklamēta tavi produktu un publicēta saite uz tavu lapu, bet tikpat labi šis pats blogeris var pats savā vietnē uzrakstīt atsauksmi par tevi. Jāņem vērā, ka meklētāja programmas vērtē satura kvalitāti vietnē, kurā publicēta attiecīgā saite. Meklētāja programma mārketings, SEM. Par nokļūšanu dabiskajos meklēšanas rezultātos, ko nodrošina SEO optimizācija, meklētāja programmām nav jāmaksā. Citādāk ir ar meklētāja programmu mārketingu, angļu valodā Search Engine Marketing vai SEM. Tas ietver apmaksātas reklāmas, kas parādās pašā meklēšanas rezultātu saraksta augšgalā. Tās parasti ir maksas par klikšķu reklāmas, kas nozīmē, ka reklāmdevējs maksā tad, kad kāds uz reklāmas uzklikšķina. Arī meklētāja programmu mārketinga gadījumā svarīgi ir atlasīt īstos atslēgvārdus, uz kuriem tiek attēlota attiecīgā reklāma. Turklāt SEM visbiežāk darbojas uz izsoļu sistēmas pamata, kas nozīmē, ka reklāmdevējs sacenšas par iespēju rādīt savu reklāmu, nosakot cenas atslēgvārdiem. Daudziem uzņēmumiem tas var būt izaicinājums, tomēr šī var būt efektīva digitālā mārketinga sastāvdaļa, ja tiek pielietota pārdomāti. Sociālo tīklu mārketings. Sociālo tīklu mārketings, jeb sociālo mediju mārketings ietver mārketinga aktivitātes sociālo tīklu vietnēs. Tas ir efektīvs veids, kā veicināt zīmola atpazīstamību, labāk izprast savu klientu vajadzības un veidot personīgāku komunikāciju ar klientiem.
Tiešā pārdošana parasti nav sociālo tīklu mārketinga primārais mērķis, lai gan vairākas sociālo tīklu vietnes piedāvā e-veikala funkciju. Šeit galvenokārt uzsvars ir uz attiecību veidošanu starp zīmolu un potenciālajiem vai esošiem klientiem. Tas nostiprina klientu lojalitāti un veicina pirkumu izdarīšanu nākotnē, jo cilvēki daudz labprātāk pērk no tiem, ko pazīst. Pasaulē lielākās un zināmākās sociālo tīklu vietnes ir Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram un YouTube. Bez šīm vietnēm pastāv arī vietne citu, kas ir mazāk zināmas, vai ir populāras noteikti sabiedrības grupu vidū vai kādā geogrāfiskā apvidū. Tomēr tavam zīmolam noteikti nav jābūt visās iespējamajās sociālo tīklu vietnēs, bet gan tajās, kurās visvairāk uzturas tava auditorija. Izvēle, kurā sociālo tīklu vietnēs attīstīt zīmolu klātbūtni, var būt atkarīga arī no tavas darbības jomas. E-pasta mārketings. Viens no efektīvākajām mārketinga komunikācijas veidiem ir e-pasta mārketings. Tā ietvaros auditorijai tiek regulāri izsūtītas e-pasta vēstules, lai informētu par pieejamajiem produktiem vai pakalpojumiem, aktualitātēm, jaunumiem, atlaidēm vai notikumiem. Pārdošanas veicināšana un attiecību uzturēšana ar auditoriju ir viena no galvenajiem e-pasta mārketinga mērķiem. Ir svarīgi e-pasta mārketingu nejaukt ar spama vēstulēm, jeb mēstulēm, kas nerad iekrīt mūsu elektroniskajās paskastītēs bez mūsu piekrišanas. E-pasta mārketinga vēstules saņem tikai tie adresāti, kas ir izrādījuši tādu vēlmi, piemēram, mājaslapā aizpildot anketu jaunumu saņemšanai. Galvenokārt tāpēc e-pasta mārketings arī ir tik efektīvs, jo tas mērķē uz auditoriju, kam ir interese par tavu zīmolu un tā aktualitātēm. Satura mārketings. Satura mārketinga pamatā ir klientiem interesanta un noderīga satura veidošana dažādos formātos, tostarp bloga raksti, podkāsti, video, attēli, infografikas un webināri. Bloga raksti ir visbiežāk izmantotā satura mārketinga forma, jo to veidošana ir tehniski visvienkāršākā, kā arī tie var palīdzēt SEO optimizācijā un palielināt mājaslapas apmeklējumu. Arī satura mārketinga mērķis ir piesaistīt jaunus klientus un noturēt esošos. Tomēr atšķirībā no tipiska reklāmas, šis saturs tieši nereklamē konkrētus produktus, bet gan sniedz klientiem pievienoto vērtību. Tie var būt bezmaksas padomi, idejas, interesanti fakti vai viedokļu apskati. Kvalitatīvs un pārdomāti izstrādāts saturs demonstrē uzņēmumu kompetenci un nostiprina uzticamību. Maksas par klikšķi mārketings. Maksas par klikšķi angļu valodā pay-per-click vai PPC mārketings ļauj uzņēmumiem sasniegt mērķa auditoriju caur dažādām tiešsaistes un digitālajām platformām, izmantojot reklāmas, par kurām ir jāmaksā tad, kad kāds uz tām uzklikšķina. Vienas no populārākajām maksas par klikšķi reklāmām ir tās, kas meklētāju programmās attēlojas kā apmaksāta meklēšanas rezultātu saraksta augšgalā. Vēl šīs reklāmas var tikt attēlotas sociālo tīklu vietnēs kā apmaksāti raksti laika joslā vai apmaksāti ziņojumi, kā arī mājaslapās kā baneri. Katrai maksas par klikšķi reklāmai ir viena mērķa darbība, ko reklāmdevējs sagaida no auditorijas. Bieži tā ir pirkuma izdarīšana, bet tikpat labi tas var būt mājaslapas apmeklējums, pierakstīšanās jaunumu saņemšanai vai sekošana uzņēmuma profilam kādā no sociālo tīklu vietnēm. Šo mērķa darbības izpildīšanu sauc par konversiju. Partnermārketings. Viens no vecākajām mārketinga veidiem, kam internets ir piešķīris jaunu formu, ir partnermārketings. Tā ietveros uzņēmums sadarbojas ar kādu partneri, kurš reklamē produktus un saņem komisijas maksu vai kādu citu atlīdzību par pārdotajiem produktiem. Sadarbības partneri var būt gan citi uzņēmumi vai eksperti, kas darbojas līdzīgā jomā, gan organizācijas, gan arī blogu autori un influenceri, jeb digitālā satura veidotāji. Galvenā partneru mārketinga priekšrocība ir tāda, ka mērķa auditorija uzticas šim partnerim. Piemēram, ja izvēlies sadarboties ar kādu digitālā satura veidotāju, tu zini, ka viņam vai viņai ir savs sekotāju loks, kur interesē šī cilvēka ikdienas gaitas un viedoklis. Tāpat citi uzņēmumi, organizācijas vai kāda noteiktas jomas eksperti ir iemantojuši auditorijas pārliecību par savu kompetenci un to, ka viņu ieteikumiem var ticēt. Piemēram, ja tevis ražoto zīdaiņu apģērbu reklamē kāda jaunā māmiņa, kurai sociālajos tīklos seko pietiekami daudz citu jauno vecāku, tad šie sekotāji var gūt pārliecību, ka tavus produktus ir vērts iegādāties. Panākumu atslēga – mārketinga stratēģija. Lai jebkuras mārketinga aktivitātes nestu cerētos rezultātus, ir jāizstrādā mārketinga stratēģija. Katram izmantotajam mārketinga kanālam ir svarīgi noteikt mērķi, kāpēc tas tiek izmantots, kā arī definēt, kā tiks mērīti sasniegumi un cik ilgā laikā tie ir jāsasniedz. Digitālais mārketings ir daļa no kopējās mārketinga stratēģijas, tādēļ arī tā kanāliem ir jānosaka mērķi. Nav vērts būt tīmeklī tikai tāpēc, ka tur ir visi. Tā vietā ir skaidri jāsaprot, kāpēc tu ieved savu zīmolu digitālajā vidē un ko gribi ar šo rīcību sasniegt. Viens no veiksmīgas digitālā mārketinga stratēģijas stūrakmeņiem ir savas auditorijas iepazīšana. Tev ir jāizpēta tavas auditorijas intereses, problēmas, ieradumi, kā arī tas, kādas aktivitātes viņi parasti veic internetā. Tāpat ir svarīgi noskaidrot, kādus atslēgvārdus, kas saistīti ar taviem produktiem vai pakalpojumiem, mērķa auditorija visbiežāk meklē.
Gadījumā, ja trūkst iedvesmas digitālā mārketinga stratēģijas izstrādē vai arī ja esi jauns uzņēmējs un spēr savus pirmos soļus digitālajā mārketingā, vienmēr var pašpikot, ko dara citi tās pašas nozares uzņēmumi. Izpēti savas konkurentu mārketinga aktivitātes digitālā vidē un arī fiziskajā vidē. Tomēr atceries, ka no konkurentiem var iedvesmoties, bet noteikti nevajag neko kopēt. Vari sekot tendencēm, bet noteikti esi autentisks un radi savu unikālo tēlu. Nobeigums. Pārdomāt pielietots digitālais mārketings var lieliski papildināt kopējo uzņēmumu mārketinga stratēģiju. Tā iespējas ir ļoti plašas, un tās turpina paplašināties līdz ar tehnoloģiju attīstību. Var šķist ļoti vilinoši izmantot visus pieejamos digitālā mārketinga kanālus, tomēr tas nav ne iespējams, ne vajadzīgs. Tāpēc no vienas puses ir svarīgi saprast, kuri kanāli strādā vislabāk tieši tavam uzņēmumam un apgūt tos, cik labi iespējams. No otras puses būtu ieteicams arī uzrīkstēties eksperimentēt un izmēģināt jaunus kanālus. Ir svarīgi atgādināt, ka digitālais mārketings parasti vislabāk strādā kopā ar tradicionālajām mārketinga aktivitātēm. Tas nozīmē, ka vajadzētu kombinēt komunikāciju ar klientiem gan digitālajā, gan fiziskajā vidē. Tas, kādus kanālus un cik daudz izmantot, ir atkarīgs gan no nozares, kurā darbojies, gan no tavas auditorijas. Izstrādājot mārketinga stratēģiju, kurā apvienotas digitālā un tradicionālā mārketinga aktivitātes, var atklāt jaunu līmeni komunikāciju ar savu mērķa auditoriju, kas sekmēs tavu uzņēmumu attīstību.